Tātad nopirku pre-workout, cik es sevi nopirku vispār, bet es neatceros jau. Mēnesis ar pusi, moši 2 mēneši. Jā, man diezgan ilgi tur. Kaut kā tāda situācija mums ir Green Apple in this beach. Es par ceru, ka es uzspēju filmēt. Let's go, baby! Šitā nevest. Jā, čista vieta kaut vienkārši var, bļaļ. Es varētu riteni jau kalnā uzkāpt augšā. Zabēji. Tik un rīlu. Tā. Iemesls, kāpēc šeit atbraucu, lai es varētu pabenčot šitādus svarus. Tātad, ko mēs šeit strādājam? Mums te ir 44 kg, 52, 54, 56, 58. Pahodu 60 ir maksimālais, bet pat nevar saprast, jā, tas ir 60-nieks. Bet huņa tāda ir, ja es paņemu 60-nieku, te nekur es nevaru nokļūt benču krāsumā, viņš jānes kaut kur tās hantavas ir paskaties. Nahu jau viņš tā huņa šeit. Te varēja vienkārši uztaisīt, lai es varu nokļūt benču. Kurš jā, tas būs struggles mini, bet būs jānesā, karoči, laikam tās hantavas uz kaut kurieni, un tad viņas jābenčo, ka savs patērēs spēka daudz. Karoči, palējām, šitais džims ir visahuienākais, jo tur zāle, no šeienes atnāca uz šeieni. Turienes atnāca uz šeieni. Te ir skoša centrs iekšā. Te var ir tas, kas saucās tas skoša tā huņa, kur tu to plasmasu gumijas bumbiņas, pat nezinu, kas tā bumta krušana par cienu sīt, kurš tādu huņu nekad neesmu darījis. Tad šķirien te vēl ir tāds atsevišķs prikols. Stop playing with me, boy! Zabēji! Vienkārši nereāls prikols. Vienkārši tur var vienīgi gāvāt un pofīgi. Tu tur, starp citu, šodien te ir kaut kādi modi, kur tu vari sākt savu workout noskanējot, kā jūs redzat, recovery, cardio un huizini, kas ir kracht. Tas ir abs, body pump, X-core. So anyways, tu var te nākt un gāvāt viņu vienīgi. Oh, starp citu, dang, look at this shit, boy. Fuck are those, ba? All dusty shit. So, tā. Tad mums te vēl ir cycling prikols. Arī nāc un gamā. Ej, jo! Aluka pisās ārā, bļa. Vispār zabēji. Tiešai cilvēki var mok vienā reizē 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30 cilvēku ar vienā reizē gamāt, zabēji. Tātad šitais, kas mums te ir, onihu, jā? Kas tas tās pa prikolu ir? Šitais laikam, kur tu vari mūziku taisīt. Vai čaļi var trenēt rociņu. Ok. Tā labi iemesls, kāpēc atnāca toči, tā kā davai. Tā mums mini voiceovers būs tālāk. Jo es gribēju klausīties mūziku. Fuck that shit, man vajag mūziku, kamēr es benčoju. Tāda šitais būs pirmais piegājiens ar 44 kg. Pirms tam es uztaisīju 3 piegājienus, sākot ar 20 kg, kas bija 15 reizes, 30 kg 10 reizes un 40 kg 10 reizes. Šā būs 44 kg, baby, let's go. Bija diezgan easy. Ja pahodi. Viņi fucking bija samētāti viens vienā galā, otrs otrā galā. Vajadzēja visu laiku čekot, no kurienes viņus ņem. Tad, let's go. Man likās, ja godīgi es varēšu 60 kg dumbbellus taisīt, bet, paskatīsimies turpmāk. Varēju, vai ne? 3, 4, 5, 6, 7, diezgan easy lido. 8. Ja nemaldos, 8. I don't know, fucking Davids 8 reizes kaut kas tāds. Let's go, baby, guys, fucking this bitch. Tas bija pirmais piegājiens. 4 kg, too easy. So, kas mums te, 48 kg, pahodu, jā, 48 kg. Kas arī likās diezgan easy šajā brīdī, es vēl biju diezgan pozitīvi noskaņos par 60 kg hantelēm.
Jā, šo laikam pahodu uzgāju 5 reizes. Pasakos Jēzus Kristum par iespēju benčot šādu svaru. Tātad lieku 1, 2, 3, 4, 5, 6 reizes 48 kg. Ok, 6 reizes paņemsim šito. Mums varēja vēl 2, bet, nu, es zināju, kas man sagaida turpmāk, tāpēc to neizdarīju, laikam, jā. Un šeit mēs streitā ejam uz 52 kg. Fuck that shit, boy. Man labā roka stragojot, un man bija trauma. Es pārgriezu cīpslu īkšķim. Pahodu 21. gadā, ejot no Vecrīgas uzsitot pa stiklu. Man liekas, tas bija Nacionālā operē, jā, kaut kur fucking, I was crazy in that time. I was crazy motherfucker, karočā. Un man labā roka strago, kad es ņemu kaut ko nereāli smagu, man grūtāk nekā ar kreiso ir, ķipā. Vai kādu paprasīt kādam palīdzību, man palīdz uzstelt tos 52 kilograms, fuck that shit. So, pasaules viena normāla senci, diezgan norma kuļets bija. Pie 50 gadiem savu respekts viņam. Viņš man palīdzēja uzcelt augšā to tonu. Sencīts atnāca, yeah, let's go. Viņš man saka, jā, tev nevajag uzcelt. Es saku, ne, un viņš tāds ahujā, viņš tāds, nevajag ķip pazies, ka viņš skarās, viņš ahujā bija, ka es pats uzcēlu. Es nezinu, viņš to varam ieskarīt kā vienu reizi jau. Iespējams, kā varam, ja mēs viņu varam, tad tā bija viena, tad ir otra. Sanāk, es 3 reizes uzspiedu 52 kg. Stop playing with me, boy. Stop playing with me, boy. Es domāju, davai pakdēt šī 4. Un tad, kad es centos pie 4, es sapratu, kādi 60 kg, bet tu pieduries. Aiznesu 60 kg, so jā, 52 kg piegājienam. Es zinu, kas jau apakaļ nometīšu svaru un maukšu vēlreiz, cik es varu. So, uz te apakaļ 44 kg nav noteikts mērķis, cik reizes. Vienīgais mērķis ir vienkārši huirīt tās hanteles tā, vienkārši pārpēršam tos muskuļu audus. Un nākamais mums ir vairāk muskuļu audus, so let's go. So, pahodu pašās beigās uztaisīt 9 reizes ar 44 kg. Pirmajā piegājienā pēc 52 kg attempta. Tā kā 9 reizes. Es nezinu, kas tur, bet kāds fonā tur nereāli fucking elsoja tā, it kā viņš tur, es nezinu, benčot 200 kg pa DF-u. So, pirmais piegājiens done. Tā, te mums ir otrs piegājiens ar 44 kg. Tas pats svars, otrā reize. Bļāviņas tagad tas puikas nereāli elsos tur vai bļaus. Fucking ko viņš tur darīja, es nezinu, pa defu, shadow boxing, ko gan jau savu pagātni. Kad viņš tagad uztaisīja pahodu 6 reizes, ja nemaldos, otrajā piegājienā. Vai 7, huizini kaut kas tāds. Galvenais mērķis bija spiest maksimāli, cik es varu, nebija ne 56, so... Tā būs vēl viena reize 44 kg arimā maksimāli, cik es varu. Un tad mēs nometīsim svaru. Tā te ir 3. reize. Arī 44 kg. Arī maksimāli, cik es varu. Visu es tagad varēšu mazāk, jo man jau bija fucking 6 piegājieni pirms tam vai 7 kopumā. 1, 3, 4, 5, easy. 6 easy, da labi. Nedrīz, ka būs 7. Ir 7. diezgan easy. What the fuck? Nedrīz, ka būs 8. ko tu... Nu jā, tā ir likās. But anyways, insane. 3. piegājiens un fucking diezgan solīdi. Tā, šeit mēs esam nometuši svaru uz 36 kg no 44. Šeit mēs arī esam maksimāli, cik es varu. Arī fucking iznīcinām to muskuļu audu. Es mums vairāk fujaks nebļaustās tur fonā. Un pēc tam skatījos, ko viņš darīja. Viņš darīja cable flyus, ķipa, bet viņš tā kā sīta ar cable flyiem, tā kā es nezinu, boksingoja. Džimāja pa DF, tas viens fujaks vienkārši, kas boksingoja, ķipa, kas trenējās fightingā.
Bļā, viens vecini, tu gribi trenēties kaut kādā fightā, un tev jāiet uz speciālu džimu, ķip. Bet, nu, labi, pofīgi. Vienkārši rēcīgi tie fujeki ir. Let's go, baby! Trešais piegājiens. Loks, tas bija trešais, es tos ir 3, bet es nofilmēju laikam 2. Šitais trešais piegājiens ir 36 kg. Un tad mēs vēl mainīsim vingrinājumu. Jo šeit es esmu fucking iznīcināts jau. Vienkārši 36 kg skaitās lightweights, ko tu. Tas pahodu ir kaut kāds 9. piegājiens par šo kopā ar visiem. So, yeah, crazy, bar. But still nav tas, ko es gribētu, tāpēc strādājam. Tad šeit es aizgāju vienkārši uz chest presu. Pahodu uztaisīju kopā kaut kādus, man liekas, 6 piegājienus. Līdz kaut kādam 3. palielināju svaru. Jā, bet nenofilmēju visus 6 anyways, vienkārši nofilmēju vienu, lai parādītu jums, ko es nākamo darīju. Kopā man bija 3 vingrinājumi. Man katrā vingrinājumā bija kaut kādiem, pirmajā bija 9-10 piegājieni, štajā bija kaut kādi 6. Un trešajā man būs cable fight, kurus taisīju kaut kādus 4. Un es domāju, fuck that shit, powerlifting session is done, boy, for the day. Diezgan zolīdi, netaisos sevi vispār pārnīcināt, nav jēgas, jo es gribu atkal pēc 2 dienām benchot, so es labāk izvēlos iet kaut kādos 90%, 80%, lai es varu jau atjaunoties pietiekami ātri līdz nākamajai bench sessionam. So, tā jau varētu vēl kaut kāds 2 vingrinājumus ņemt, but fuck that, boy, we train smart, intelligent fucking gym session in that bitch, you know what I mean? So, bet tajā brīdī es godīgi domāju, kā es ātrāk uztīšu kaut ko, ja fucking 6 dienas nebija smērējis 5 dienas, ko jūs? Un es vienkārši plānoju, ko es fucking ēdīšu. Es vienkārši smahinizēju kādas receptes, ko es varētu taisīt. Beigās, kroči, uztaisīju nūdeles ar vistu, teriyaki mērcē, and fucking cheese with the top that shit off, you know, so tagad high as fuck vienkārši. So, pirmais video būs laivā, diezgan zolīdi. Pēc tam es, ko es vēl pēc tā darīšu. 6 piegājienus uztaisīju, pa vidam kaut kādu bicīti papumpējuši plecus uztaisīšu un nedaudz piedušos un tad viss, jā. Šitais džims bija diezgan tālu. Viņš kaut kāds 7 kilometrus vai 6 ir no maniem. Uz turieni braucot, es fucking racingoju vienu mazo, kura mani iznīcināja. Es biju pirms tam domājis pār iestāties Hārumas amatieru cycling tīmā. Domāju, ka es tur kaut kas varētu būt, bet šodien, skenoties ar mazo, es vienkārši sapratu, ka es sūdenē esmu cyclingā. Vai ka es labāk atmesīšu par savu mini sapni un turpat es tikošu gym. I'm gonna stick to the gym, you know. 3 reizes vienkārši viņa apgāja apkārt, pēc tam viņa man atkal, un tad es 3. reizi domāju tāds, bļāvies, jo fuck that shit, man šodien crazy jābenčo. Un es jau biju vienkārši slapš pirms sabraucu uz gymu. Es nezinu, vai es video sākumā tu jau kā ne, bet man viss krekls bija vienkārši slapšais, man kurēs sāku treniņu, vienkārši jau izpumpējies. So, kardio ziņā izpumpējies, obviously spēks man ir vairāk nekā fucking kaut kādam Batmanam, kas pārēdies ar kriptonītu, bet kardio man bija izpumpēts. So, jā, šeit mēs mini papumpējam bicīti, cipa bija, man liekas, ka every day is a biceps day, cipa, tu gribi normu bicīti to vai katru dienu viņu mini piekačāt. Un plecus arī kaut kāds 3 piegājienus bicītim dienā, katru dienu uztaisu, un 3 bicītim un 3 veciem, kroči, jā, fucking high as fucking that bitch. So yeah, it is what it is, brother. Oh, bro. She get busted.
60 kg ar vienu roku. 60 kg. Karoči, pamēģinu uzsūt 60 kg, es pirms izkustināt no vietas viņus, un es domāju, mēs kā fucking divas pacelt. Fucking insane, vajag Gin Brotheru, vajag Gin Broskiju, kurš tev atbalstīšu šajā brīdī, jo 60 kg, divas handles vienā reizē, veids zabēji, tas ir fucking insane, fucking smaga handela, un Taču jā, pirms šitām vignēm es biju uztaisījis vēl divas reizes šito, bet jā, šitā trešais piegājiens bija, kad es viņu cēlu no zemes. Nezinu, kāpēc es izlēmu trešā reizē nofilmēt viņu, bet pirmajās divās reizēs man sanāca, tas diezgan normāls pacelt divas robo, divas ar kreiso. Bļāviens, nevar izlaudēs, kāds ir iespējams pacelt 70 kg handeli, cik kādam spēkam to jābūt rokās, tas ir tik nereāli ir. Un vienkārši vēl divas reizē paceļ fujeki, nu, paļāna, ko? So we should drive a Rose, make Millie at the stove. She like to put it in her nose, pretty bitch white toes. Yes, baby, let's go. Jesus, bitch. Lots of butter. They can do shit with this. Pumped out, baby. Shit. Shit. Whew. Damn, son. Damn, son.